Sveicināti šajā mūsu apskatā. Šodien pievērsīsimies vienai, manuprāt, ļoti interesantai vecrīgas ēkai Jēkaba kazarmām. Jā, sveiki. Viena no garākajām ēkām vecrīgā starp citu, un stāsts te ir, tiešām raips. Tieši tā, no militāras celtnes līdz mūsdienu tādai rosīgai vietai, tas ceļš ir bijis pārsteiguma pilns. Mums ir fragments no raksta Jēkaba kazarmas, no garnizona līdz modernai Rīgai. Jā, un mērķis ir izsekot līdzi, kā šī ēka ir gājusi cauri laikiem, kā mainījušās tās funkcijas, un kas ir pats interesantākais, kā tā vairāk kārt gandrīz pazuda, bet, tomēr izdzīvoja. Šī ēka ir gandrīz kā tāds Rīgas vēstures spogulis, vai ne? Atspoguļo pilsētas attīstību, varu maiņas vajadzības. Protams, un tā karavīru izmitināšana Rīgā vienmēr bijusi problēma, cik noprotams. Telpu trūka, risinājumi bieži vien, nebija ideāli. Jā, tieši tā, un Jēkaba kazarmas ir labs piemērs, kā ēkas liktenis var mainīties, pielāgoties vai, gandrīz pazust pavisam. Labi, ķersimies klāt. Tātad sākums ir ap 1740. gadu, koka ēkas. Jā, sākumā koka. Un tad ap 1769. gadu tās pārbūvēja par mūra kazarmām. Blakus Svētā Jēkaba baznīcai, tāpēc arī tas nosaukums. Un arhitektūra. Rakstā minēts klasicisms ar baroka iezīmēm. Tieši tā. Augsts kārniņa jumts, tādi figūru logi, barokāli. Un rustojums stūvos tā akmens bloku imitācija. Piešķir tādu pamatīgumu. Sākotnēji 3 korpusi bijuši un vienu rotājs Rīgas ģerbonis, tas laikam tas vidējais. Visticamāk. Un ir viena interesanta detaļa no pilsētas puses – ēka divstāvīga ar augstu mansardu. Bet pret zemes valni, kam tā bija klāt, logi bija tikai augšā mansardā. Jo tur bija tas valnis priekšā. Jā. Iekšpuris sākumā bija tādas tipveida sekcijas, krāsnes apkūre katrā. Vēlāk gan to plānojumu mainīja, izveidoja anfilādes. Anfilādes. Tās ir tās telpu virknes, kur durvis vienā līnijā, rada tādu caurredzamības sajūtu. Tieši tā. Gari gaiteņi katrā stāvā ar istabām abās pusēs. Tad nāca 19. gadsimta vidus, zemes vaļņu nojauca, un tad jau parādījās logi arī otrā pusē. Jā, un tad arī liels pavērsiens Rīga zaudēja cietokšņa status, karavīri aizgāja. Un daudzas kazarmas nojauca, bet šīs nē. Kāpēc? Vai tās vienkārši netraucēja? Jādomā, ka tas bija galvenais iemesls. Tās netraucēja jauniem bulvāriem, kas veidojās vaļņu vietā, un pilsētai vienmēr vajag telpas. Tā sāk izmantot kā noliktavas. Bet tad gandrīz atkal nojauca. 1898. gadā jauns rātsnams. Jā, tas bija nopietni. Bija plāns būvēt jaunu, grandiozu rātsnamu tieši šeit, par godu Rīgas 700 gadu jubilejai. Bija pat starptautisks projektu konkurss. Uzvarēja somu arhitekti. Izklausās iespaidīgi. Bet kāpēc nesanāca? Avots min, ka vieta par šauru un transporta problēmas rastos, vai tas bija viss? Principā jā. Pilsētas vadība saprata, ka vieta tomēr nav piemērota tik lielai būvei un ka tas radītu milzīgas satiksmes problēmas jau tad. Varbūt arī finanses, protams, bet galvenais arguments bija šis. Un kazarmas atkal palika. Un tad nāca pavisam negaidīts pavērsiens 1904. gads, pirmā ātrās palīdzības stacija Rīgā. Tieši tā. Adolfs von Bergmans to dibināja. Sākumā pavisam mazās telpās tikai 2 istabās. Vēlāk paplašinājās. Bija zirgu karietas, ziemā kamanas un pat pirmais ruso balta auto. Jā, 1912. gadā. Bet to ātri vien 1914. gadā armija rekvizēja kara vajadzībām. Un stacijas stāsts beidzās diezgan drūmi 1919. gadā, kad bada apstākļos zirgus nācās apēst. Skarbi. Ļoti skarbi laiki bija. Bet vēl pirms tam, jo 1917. gadā tur bija iemitinājušies mākslinieki pēc strēlnieku iniciatīvas. Rīgas ekspresionistu grupa – Konrāds Ubāns, Valdemārs Stone, Romans Sūta – pazīstami vārdi. Jā, viņi tur strādāja, formāli skaitījās kara muzeja darbinieki. Bet tad sākās konflikts ar pilsētu par telpām. Pilsēta gribēja tās skolai. Un tad bija tas stāsts ar Lielgabalu, nopietni. Jā, avots min, ka mākslinieki aizstāvībai pagalmā aizlikuši Lielgabalu no kara muzeja krājumiem. Bet beigās tomēr nācās piekāpties. Trakums. Starpkaru periodā tad tur bija visādas iestādes – skolas, dzimtsrakstu nodaļa, darba birža. Jā, tāds administratīvais mikslis.
bet ēka, protams, novecoja. Un atkal parādījās jauni plāni – nojaukt vai pārbūvēt. Bija kaut kāds grandiozs tirzniecības pasāžas un viesnīcas projekts 1924. gadā. Jā, bet tam vienkārši nebija naudas. Un tad Ulmaņu laikā atkal gribēja nojaukt. Šoreiz ēka traucēja plānotajiem jaunajiem kara muzejiem blakus pulvertornim. Ironiski to padlāba tas pats muzejs, kamēr pulvertorni rekonstruēja, eksponāti bija jāliek kazarmās. Tieši tā. Un tad jau nāca Otrais pasaules karš un visi plāni apstājās. Pēckara atkal militāristi 1945. gadā Nahimova skolas kursanti. Jā, tur bija viņu kopmītnes. Torņa iela faktiski kļuva par skolas riekšpagalmu, slēgta teritorija. Padomju tur palika arī pēc tam, kad Nahimova skola aizgāja 1953. gadā. Un šīs periods ēkai laikam nebija tas labākais. Zaudēja daudz ko no sākotnējā izskata. Diemžēl jā, pazuda frontoni, skaistās kāpnes un to augsto, eleganto kārniņu jumtu nomainīja pret lēzenu prastu šīferu jumtu. Tas ļoti mainīja ēkas siluetu. Un pat 1976. gadā vēl bija plāns nojaukt. Satiksmes dēļ? Neticam, bet jā, daļu vai pat visu. Tikai 80. gados, kad sāka vairāk domāt par Vecrīmas vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, no šīs idejas beidzot atteicās. Pēc neatkarības atjaunošanas Krievu armija aizgāja, ēka palika tukša un gāja bojā. Jā, kādu laiku stāvēja pamesta. Bija ideja par Nacionālas mākslas galeriju, bet atkal finansējums. Līdz beidzot 90. gadu vidū lielā rekonstrukcija amerikāņu kompānija kopā ar mūsu arhitektiem. Jā, 1995. 96. gads, un tas bija glābiņš. Ēkai atdeva vēsturisko izskatu, atjaunoja to 3 korpusu dalījumu, barokālos logus, augsto kārņu jumtu, čuguna kāpņu margas, rustojumu stūros. Uz centrālā frontona atgriezās Rīgas ģerbonis. Tagad tur ir veikali, restorāni, biroji, 5 stāvi kopumā, Nīderlandes vēstniecība, Liepājas pārstāvniecība. Arī Nīderlandes ģerbonis tagad redzams fasāde. Un Torņa iela kļuvusi par tādu populāru promenādi, svētku vietu. Un neaizmirsīsim to blakus esošo autostāvvietu, kas uzbūvēta 2001. gadā. Tā veiksmīgi nomaskēta kā zemes valnis. Jā, un tās būvniecības laikā izdevās saglabāt arī armēņu piemiņas akmeņu hačkaru un, protams, tas ugunsmūris pret Bastei bulvāri ar pilsētu ģerboņiem. Agrāk tur bija reklāmas. Tātad, ja rezumējam, kas ir tas galvenais secinājums no šī visa stāsta? Manuprāt, tas stāsts ir par neticamu izturību un pielāgošanās spēju. Un arī par veiksmi, protams. Cik reizes tā ēka bija uz nojaukšanas robežas? Bet katru reizi kaut kas paglāba. Vai nu nebija naudas nojaukšanai, vai mainījās plāni, vai pērkšņi radās jauna nepieciešama funkcija. Jā, un tas parāda, cik vērtīgs var būt vēsturiskais mantojums, ja tam pieiet ar domu par saglabāšanu un pielāgošanu mūsdienām, nevis tikai par nojaukšanu. No tīri utilitāras militāras būves līdz elegantai, dzīvīgai, vecrīgas daļai. Tas ceļš ir bijis fenomenāls. Un tā ir ne tikai viena no garākajām Vecrīgas ēkām un starp citu retajām saglabātajām 18. gadsimta kazarmām Baltijā, bet arī labs piemērs, kā vēsturi var veiksmīgi integrēt mūsdienu dzīvē. Un tad viela pārdomā mūsu klausītājiem, kuras vēl Rīgas ēkas, kurām ikdienā varbūt paejam garām, īpaši neaizdomājoties sevī slēp tikpat pārsteidzošus stāstus, kuri vēstures līkloči vēl gaida, lai tos atklātu.